Lūkas evaņģēlijs, 2. nodaļa, no 1. līdz 20. pantam. Un tanī naktī, un notika tanī laikā, ka pavēle no ķēzara Augusta tapa izsūtīta, ka visa pasaule taptu pierakstīta. Un šī pirmā pierakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijus Sīrijā valdīja. Un visi nogāja, ka liktos pierakstīties, ik viens savā cilts pilsētā. Tā arī Jāzeps no Galilejas, no Nācerets pilsētas nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi. Tāpēc, ka tas bija no Dāvida rada un cilts, ka liktos pierakstīties ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Un notikās, tiem turpat esot, laiks atnāca, ka tai bija dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un tā to ietina autiņos, un to lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājas vietā. Un gani bija ap to pašu vietu, laukā, pie laidariem. Tie nomodā būdami naktī savus lopus sargāja. Un redzi, tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga godība tos apspīdēja, un tie ļoti izbijās. Un eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis, kas ir Kristus, tas kungs. Un tūdaļ tur pie eņģeļa bija debesu draudzības pulks, un tie Dievu slavēja un sacīja, gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un notikās, kad eņģeļi no tiem uz debesīm bija aizgājuši, tad gan runāja savā starpā, ejam tad nu uz Betlēmu, raudzīt, kas tur ir noticis, kā tas kungs mums licis ziņu dot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu, gan bērniņu silē gulošu. Bet kad tie to bija redzējuši, tad tie izpauda vārdu, kas tiem bija par bērnu sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par valodu, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja, tos savā sirdī pārdomādam. Un gani griezās uz mājām, godāja un slavēja Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā uz tiem bija sacīts. Es te nedaudz pacelšu uz augšu. Tas ļoti interesants stāsts. Mēs esam viņu noteikti dzirdējuši, dažādās, varbūt redzējuši kādās filmās atveidot. Mēs ar bērniem arī skatījāmies šorīt divas versijas. Vienu versiju mēs skatījāmies šodien, un pirms tam mēs skatījāmies vienu citu versiju par to, kā Ziemassvētku stāsts notikās. Un tad ar mazākajiem tur bija tas jautājums. Un tur tiešām tur bija tāds ēzelīts, kas darīja tā un tā. Un tur bija tāds un tāds personāžs, kas darīja to un to. Un tad mēs tā sākām skatīties. Redz, šī multenē tas rādīts, tā multenē viņš nav. Kā tu tur beigās bija? Un tad mēs atvērām lielo bērnu bībeli, skatījāmies kopā un secinājām, ka daudz no tām lietām, kas tajās multenēs ir vai filmās, patiesībā nemaz nav pieminēts. Šis ir tāds notikums, kur mēs atstāstam, kur mums ir atstāstījuši, kas ir pierakstīts un kuru mēs noteikti neaizmirsīsim. Vai jums, teiksim, katram ir gadījies kaut kāds tāds notikums, kur jūs nekad nevarēsiet aizmirst? Noteikti ir kaut kas tāds. Zinu, ka man pašam prātā ir kādas situācijas, kuras ir izraisījušas tādas spilgtas emocijas, un liekas, labi, ka toreiz tas viss labi beidzās, vai arī, teiksim, ritīgi forši, ka toreiz tāda lieta sagadījās, un tam līdzīgi. Un šis pavisam noteikti bija ļoti spilgts notikums gan Jāzepa dzīvē, gan Marijas dzīvē, gan Ganu dzīvē, gan arī to cilvēku, kas bija iesaistīti visā šajā lietā. Piedzimšanas stāsti nav tie, ar kuriem mēs parasti dalāmies, teiksim, paši pa sevi. Mēs neatceramies to, kā mēs esam paši piedzimuši, un grūti to ir pastāstīt. Savukārt, teiksim, vecāki bieži mēdz padalīties savā starpā, kā viņiem, piemēram, tur ir bijis ar tiem bērniem, kā viņi ir nākuši pasaulē, vai tur, teiksim, viss tas kaut kāds kreņķis, kas tur ir bijis apkārt, un tā. Man šādā ziņā vienmēr paliks prātā, kā piedzima man pirmā meitiņa. Un tas notika mājās, un tas bija ļoti liels pārdzīvojums, ļoti liels stress, un mēs izsaucām arī šos palīdzības dienestu. Viņi ieradās, un viņi nebija tādā stresā kā es. Viņiem tas nebija nekas neparasts. Jā, viņiem tā bija, es šaubos, vai tā viņiem bija ikdiena, kad, teiksim, bērniņi piedzimst mājās, bet viņi tam bija sagatavojušies. Ne tā kā es.
Kas ir tāds unikāls tajā, kā piedzim Jēzus? Šeit ir vairākas lietas. Šeit ir viena no pirmajām lietām ir, viņš piedzim jaunavai. Varbūt mazākajiem tas ir varbūt nedaudz grūtāk saprotams, bet mēs pieaugušie saprotam, kā tās lietas strādā. Tādas lietas nenotiek katru dienu. Arī Jāzepam un Marijai tas bija tāds šoks, viņi nesaprata, kas īsti notiekās. Jāzeps bija domājis, ka varbūt Marija bija neusticīga, vai varbūt Marija viņa tur kaut ko. Viņš bija domājis, ka viņš atstās, bet Dievs šīs lietas sakārtoja. Viņš sūtīja savu vēstnesi, eņģeli, viņš visu izskaidroja Marijai, viņš visu paskaidroja Jāzepam, un viņi abi divi bija šim te gatavi. Tas nebija arī kaut kas tāds, kas nebija, kā teikt, paredzēts. Mēs varam Jesajas grāmatā 7. nodaļā 14. pantā lasīt, kad Dievs bija paredzējis, kad viņš pats dos zīmi. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un nosauks viņa vārdu Imānuēls, Dievs ar mums. Mēs redzam arī šajā stāstā, kad ir šī te īpašā vieta, Bētlēme, kur arī bija jau iepriekš Mihas grāmatā arī šis te pravietojums par to, ka šis bērns piedzims Bētlēmē tieši. Un tad mēs arī redzam šos te austrumu gudros, kas arī šajā stāstā ir iesaistīti. Kas arī nāk un šim bērnam izrāda īpašu godu, kas nebija gaidīts. Vismaz es pieļauju, ka ne no viņu vecākiem. Un tad ierodās arī šie te gani, kuri ir nevis vienkārši tā paši tās gadījušies garām ejot, bet viņi ir eņģeļi sūtīti meklēt īpašu zīmi, kur bērns gulēs silē. Arī tas, acīm redzot, tajā laikā nebija tāda ierasta lieta. Jēzus bija tikko piedzimis mazulis, bet tie, kas pie viņa bija apkārt, sagaidīja no viņa lielas lietas. Viņiem jau bija šis apsolījums, ka viņš būs kaut kas īpašs. Vai kāds no jums ir kādreiz bijis zem tāda augsta standarta spiediena? Varbūt, teiksim, jūs paši esat auguši, teiksim, kad vecāki varbūt tās pret jums ir izdarījuši kaut kādu spiedienu par kādām lietām, ko jums vajadzētu dzīvē sasniegt, ko jums vajadzētu izdarīt, kādiem jums vajadzētu būt, un šīs lietas neizdodās. Ir citreiz gadās, kad vecāki caur saviem bērniem mēģina izdzīvot savus sapņus. Viņi izdara šo te spiedienu uz bērniem, un bērni dzīvo diezgan nelaimīgas dzīves kaut kādā ziņā, lai izpatiktu šiem te vecākiem. Un citreiz šie te vecāki tos bērnus ir tā nokontrolējuši, ka tas bērns domā, ka tas ir viņa sapnis, bet viņš nespēja viņu piepildīt. Priecīgs svētkus! Jā, paldies! Kā jums liekas, kāda standarta bija Jēzum uzstādīti? Mēs gribētu ar tādiem standartiem dzīvot. Jēzum bija jānodzīvot dzīvi bez grēkiem. Kurš varētu mēģināt vienu dienu? Būtu grūti. Jēzum bija jānodzīvo dzīve pazemībā. Es neesmu pazemīgs cilvēks. Man liekas, ka es esmu pacietīgs, bet ir reizes, kad es esmu pat tādu mazu sīkumu. Es esmu gatavs vienkārši eksplodēt. Un sadarīt lietas, kuras pēc tam jānožēlo. Jēzum bija jācieš pazemojoša nāve. Arī šī bija lieta, kas viņam bija sagatavota. Ja Jēzus nebūtu piepildījis šīs lietas, ja viņš nebūtu izpildījis šos standārtus, ja viņš nebūtu izdarījis tās lietas, kas no viņa tika sagaidīts, vai mēs par viņu runātu šodien? Visticamāk, nē, mēs šeit nebūtu. Mums nebūtu iemeslu šeit nākt, mums nebūtu iemeslu dziedāt kādas dziesmas, mums nebūtu iemeslu priecāties, jo mēs vēl joprojām būtu naidā ar Dievu. Mēs varam sev izvirzīt augstus standartus, augstas prasības. Mēs varam izvirzīt cēlus mērķus un liels virsotnes, kurus sasniegt. Bet mēs neesam spējīgi tās lietas piepildīt. Mēs nevaram nevienu matu sev uz galvas padarīt vai baltu vai melnu. Mēs nevaram garantēt nākamo dienu, nākamo stundu, pat nākamo minūti.
Un tas šo Jēzus dzīvi padara ļoti īpašu, jo par viņu bija pravietots gan kā viņš piedzims, gan kā viņš augs, gan kāda būs viņa nāve. Un arī šī nāve pie krusta, ko varbūt tās nav tik populāri pieminēt Ziemassvētkos, bet arī tā bija nevis sakāve, nevis kaut kas, kas vienkārši pāragri beidzās, bet tas bija apzīmogots Dieva nodoma piepildījums. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam aicināti sekot ietekmīgiem cilvēkiem. Mēs tiekam aicināti tiekties pēc viņu slavas, dzīvot viņu uzvarās, viņu sadarinot, daloties ar viņu sasniegumiem internetā vai savādāk. Kāds seko varbūt tās futbola zvaigznei, kāds varbūt basketbolam, cits kādam dziedātājam vai aktierim. Mūsu kultūrā tiecās šādus cilvēkus, man patīk šis te vārds arī latviešu valodā, kā viņš iztulkots, man sākumā viņš likās muļķīgs, ietekmeņi gaismā, ka mēs dzīvojam viņus gaismā un spožumā. Es nezinu, cik jūs daudz esat bijuši uz kādiem tādiem lieliem koncertiem vai kaut kā tam līdzīgi, bet tu vari stāvēt pie šīs spožās skatuves, kur viss ir skaists, bet tu pats paliec tumsā. Tu vari būt izgaismotā arēnā, kur notiek kaut kādas šīs te tavas varoņu cīņas par uzvaru, bet tu paliec tribīnēs un tiec izmantots, lai celtu šo varoņu slavu un bagātību. Tu vari sēdēt pie spoža ekrāna, klikšķinot laikus savam varonim, kurš tevi izklaidē tikai savam godam un savai labklājībai. Vai šo cilvēku dzīves ir tavas sekošanas vērts? Jebkura no šādām zvaigznēm te viņa ir uzlikusi, un te viņa pēc brīža vairāk nav. Vienā brīdī viņš ir sportists pašā savā slavas virsotnē, un nākošajā brīdī viņš ir atvaļinājumā. Viņš ir savā pensijā, viņš vairs nespēja šīs lietas darīt. Vai viņu dzīvēm būs mūžības vērtība? Dievs mūs radīja dzīvei viņa tuvumā attiecībās ar viņu. Viņa godam. Līdzīgi kā Ādams un Ieva, mēs katru dienu tiekam kārdināti savu dzīvi veltīt savam godam, savam priekam, savas valstības celšanai. Mums visapkārt ir augļi, kas mūs vilina, sakot, paņem mani, tev būs labāk. Tavu dzīve būs pilnīga, ja tu šo te lietu varēsi sasniegt un dabūt. Taču katru reizi, kad mēs izvēlamies pilnību meklēt šādos te apmierinājumos, un nevis Dievā, nevis attiecībās ar Dievu, mēs novēršamies no Dieva. No Dieva, kurš patiesi ir pati pilnība un spēja mūs piepildīt. Šis Jēzus bērniņš pirms daudziem gadiem, kur mēs pieminam, nav tikai stāsts. Tas nav kaut kas, par ko priecāties reizi gadā. Tā ir Dieva dāvana ikvienam, kurš vēlas atrast savas dzīves pilnību pie Dieva. Ikvienam, kurš šo dāvanu ir saņēmis, vairs nav jābaidās no Dieva soda. Ik viens, kurš šo dāvanu ir ieguvis, Dievu var saukt par savu tēvu un tiekties pēc sastapšanās ar viņu. Ja tu savā dzīvē, ja tavā dzīvē Jēzus vēl ir tikai mazs bērniņš, es aicinu, ka tu vari lūgt Dievu, lai viņš tev šo bērniņu atklāja kā ķēniņu, kā tavas dzīves mūžīgo mieru valdnieku, tavu aizstāvi un tavas dzīves pilnību. Jēzus nav ķēniņš, kurš tev liks samierināties tikai ar viņa spožumu. Viņš tev neatstās skatuves malā vai kaut kur tribīnēs. Jēzus tavā sirdī iedegs savu gaismu un veidos tevi savā līdzībā. Tas ir kaut kas unikāls. Jēzus tēls nav kaut kas, kas modei vai kultūrai līdzi ir izgaistošs. Jēzus tēls ir mūžīgs, tam ir mūžīga vērtība, gan šeit, gan vēl jau vairāk, kad mēs nonāksim pie viņa mūžībā. Es aicinu, ka mēs varam šo brīdi noslēgt ar raksturvietu no Jāņa evaņģēlija.
no 1. Jāņa vēstules 2. nodaļas 15. līdz 17. pāns. Nemīlējiet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tā tēva mīlestība. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tā tēva, bet no pasaules. Un pasaule paiet, un viņas kārība, bet kas par Dievu prātu dara, tas paliek mūžīgi. Amen. Lai jums priecīgi svētki!